Vai nav dīvaini, kā visi tie progresīvi noskaņotie, uz jauno vienotību orientētie, visi tie, kas ir pret toleranci, pret iecietību, kas tik bieži piesauc demokrātijas vērtības, kas ir pret visa veida vardarbību, izrāda absolūto netoleranci, neiecietību, izsaka aizvainojums, apsaukā internetā, visus tos, kas ir citādāk no viņiem domājošie. No Saeimas tribīnes no rīta līdz vakara var šos cilvēkus nosaukt par putinistiem, par kādiem Kremļa propagandas izplatītājiem, pat Nacionālo apvienību, kuras fans es neesmu. Daži pat iet vēl tālāk un sāk runāt par slepkavošanu. Ziņā Soma man ir jau sagatavot, es domāju, nošaukt Šlēseru šodien, Aināru Šlēseru ielikt viņam galvā vienu. Kāds pateiks, tas ir tāds cilvēks, tāds pajokoja, tas ir tāds humors. Es visiem tiem aicinu iedomāties, ka šādu humoru vērš pret jumsīm un vai pret jums kādu tuvu cilvēku. Pie tam, kā mēs redzējām pēdējos 2 gadus, šodien tie var būt jociņi, arī tie var būt jau ne jociņi. Oh my God. Un es varēju atgādināt, ka to visu saka cilvēki, kas ir par toleranci, par iecietību, par demokrātiju un pret vardarbību, tā skaitā emocionālo un mutisko. Vai šis viss notiekošais ap Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas nav definīcija vārdam divkosība?